Šī ir meditācija, lai tu sev palīdzētu ļaut labajam ienākt tavā dzīvē un neprotestētu pret to, nesabotētu, bet pieņemtu ar atvērtu sirdi un pārliecību, ka tu esi to sen jau pelnījusi. Tāpēc atrodi tagad ērtu vietu, apsēdies vai apgulies tur, kur tevi neviens kādas minūtes 15, 20 neiztraucēs. Iekārtojies un ļauj savam ķermenim atslābt. Aizver acis un sāc koncentrēties uz savu elpu. Tu ieelpo dziļi caur degunu un izelpo lēnām caur muti. Tu elpo savā ritmā, tu neko nevari izdarīt nepareizi. Un sajūti, kā katra tava izelpa ļauj tev atbrīvoties no spriedzes. Ir ieelpa un ir izelpa, un ar katru izelpu tu jūti, kā pasaule attālinās, un tu atslāpsti arvien vairāk un vairāk. Tagad savā acu priekšā tu ieraugi kāpnes, un tu sāc pa tām kāpt leju. Tu sāc iet no 10. pakāpiena uz 9., uz 8. Tu jūti, kā tavs ķermenis atbrīvojas līdz ar katru pakāpienu. Uz 7. tu ej dziļāk sevī, uz 6. uz 5. Ar katru soli tu nokļūsti tuvāk un tuvāk sev. Uz 4. tu jūti, kā miers ieplūst tavās šūnās. Uz 3. tu sajūti, kā prāts beidz iejaukties. Uz 2. pakāpiena un uz 1. un tu nokāp priekšnamā. Un tu esi savā kodolā atvērta transformācijai. Tu paskaties sev apkārt, un tu ieraugi savā priekšā lielas, skaistas durvis. Tu tās ver vaļā un ieraugi, ka tu atrodies pludmalē. Tu skaties, kādas ir smiltis, saulē sakarsušās smiltis. Tu redzi, ka debesis ir iekrāsojušās saulrieta krāsās. Tu redzi mākoņus, tu redzi sauli. Un tu redzi, ka tu esi viena šajā pludmalē. Tu dzirdi, kā nelieli vilnīši maigi apskalo krastu, veidojot lēnu, nomierinošu ritmu. Un lēnām tu ej tuvāk ūdenim un dodies tālāk gar ūdens malu. Katra tava pēda nedaudz iegrimst sasilušajās smiltīs, un ar katru soli, ko tu spēr, tu jūti, kā stress un spriedze turpina izgaist, un tu iegrimsti dziļākā un dziļākā mierā. Tavs ķermenis kļūst arvien vieglāks, un tavs prāta skrējiens apstājas. Neviens no tevis neko negrib, tev nekas nav jādara. Šobrīd tu vari būt tu, un tu jūties brīva. Pāris soļiem tu apstājies un izvēlies ērtu vietu smiltīs, kur apsēsties. Tu izklāji mīkstu segu un apsēdies, skatoties saulrietu. Tavā priekšā ir horizonta līnija, un saulriets nu jau ir izkrāsojis debesis neticami košās krāsās. Jūras viļņi turpina maigi skanēt, un tu vari atslābt pilnībā, būt šeit un tagad šajā skaistajā mirklī. Tu jūti, kā siltie saules stari silda tavu ādu. Vējš viegli spēlējas tavos matos.
kaut kur fonā skan kaiju balsis. Un tu skaties šajā neatkārtojami skaistajā saulrietā, un tu pamani, kā no saules tavā virzienā sāk tuvoties milzīgs stāvs, kas mirdz zeltainā, rozā un violetā gaismā. Un tu savā būtībā zini, tas ir ērceņģelis Metatrons, dievišķās kārtības, struktūras un aktivizācijas meistars, kurš pārvalda sakrālo ģeometriju, dvēseles misiju, gaismas ķermeņa aktivizāciju, laika līniju koriģēšanu un vēl. Tu skaties un tu sajūti, kā Metatrona gaisma sāk piepildīt tavu mugurkaulu un prāta telpu, katru tavu čakru, katru tavu ķermeņa šūnu, piešķirot struktūru, stiprinot, sakārtojot. Tu jūti, kā šī gaisma tevi piepilda, un vienlaicīgi tu sadzirdi savu balsi, kas skan no tavas iekšienes. Es ļauju labajam ienākt manā dzīvē. Mana nervu sistēma ir stabila un gatava pieņemt labo ar mieru un pateicību. Es vienmēr esmu īstajā laikā un īstajā vietā. Man apkārt ir jauki, atvērti, harmoniski cilvēki, kas mani atbalsta. Ja labais ienākot manā dzīvē atklāja kādu šķērsli, mans ķermenis un prāts to transformē uzreiz, pirms tas ir kļuvis par problēmu, ja vien tas ir saskaņā ar augstāko plānu. Mana nervu sistēma ir atvērta saņemt, noturēt un vairot labo manā dzīvē. Šie vārdi ierakstās tavā apziņā un zemapziņā, tavā fiziskajā ķermenī, tavā enerģijas laukā. Tu to zini savā prātā, un tu to jūti šūnu līmenī visā savā ķermenī. Un sajūti, kā jūtas tavs ķermenis. Kamēr tu jūti šo piepildījumu, tu pamani, ka tavā virzienā nāk vēl viens stāvs, kas mirdz spoži baltā, košā dzidrā gaismā. Un savā sirdī tu zini, tas ir ērceņģelis Gabriels, Dieva vēstnesis, skaidrības un patiesības eņģelis, kurš pārvalda pašizaugsmi, patiesību, skaidrību un iedvesmu. Tu skaties šajā ērceņģeļa Gabriela gaismā, un tu jūti, kā tā sāk piepildīt tavu ķermeni un katru čakru un katru ķermeņa šūnu, piepildot tevi ar dziļu un patiesu mieru un drošības sajūtu, dziedinot rīkles čakru un trauksmi ap redzamību, noraidījumu, ienesot skaidrību. Un tu izdzirdi atkal balsi, kas skan no tavas iekšienes. Es paļaujos uz sevi. Es paļaujos uz visumu un tā vadību. Es dzīvoju saskaņā ar savu patieso spēku. Es rādu pasaulē savu gaismu un jūtos droši. Un šie vārdi ierakstās tavā apziņā un zemapziņā, tavā fiziskajā ķermenī, tavā enerģijas laukā. Tu to zini savā prātā, un tu to jūti šūnu līmenī visā savā ķermenī. Tu ļauj šiem vārdiem atbalsoties tavā ķermenī un piepildīt tevi. Un kamēr tu tā sēdi jūras krastā, tu pamani, ka tavā virzienā nāk vēl viens stāvs, kas mirdz zeltaini oranžīgā krāsā, un tu jau zini, tas ir ērceņģelis Uriels, pārticības, stabilitātes, iekšējā miera un gudrības nesējs. Tu skaties viņa gaismā,
un tu sajūti, kā šī gaisma sāk piepildīt tavu ķermeni un katru čakru un katru tavu ķermeņa šūnu, piepildot tevi ar pamatīgu, neapgāžamu stabilitātes sajūtu, dziedinot tavu pamata čakru, stabilizējot nervu sistēmu, aktivizējot materiālo drošību, palīdzot pieņemt naudu un labklājību kā dabisku dzīves sastāvdaļu. Un tu izdzirdi savu balsi, kas skan no tavas iekšienes. Mana enerģija mīl labklājību. Mana dzīve ir stabila. Es esmu pelnījusi visu labo, kas jau tagad ir manā dzīvē, un to visu labo, kas tajā vēl ienāk. Es harmoniski ļauju finansiālai pārticībai ienākt manā dzīvē uz palikšanu. Dzīvojot pārpilnībā, es jūtos droši un piepildīti. Šie spēcīgie vārdi ierakstās tavā apziņā un zemapziņā tagad, tavā fiziskajā ķermenī, tavā enerģijas laukā, un tu to zini savā prātā, un tu to jūti šūnu līmenī visā savā ķermenī. Un kamēr tu baudi šo enerģiju piepildām tavu ķermeni, tu pamani, ka tavā virzienā nāk vēl viens stāvs, kas mirdz maigā, tirkīs zilā un rozīga zeltainā gaismā, un tu savā būtībā zini. Tā ir ērceņģele Haniela, dzīves prieka, iekšējā piepildījuma un harmonijas nesēja, kas pārvalda vieglumu, prieku, skaistumu, intuīciju un dvēseles sievišķo žēlastību. Tu skaties un sajūti, kā Hanielas gaisma sāk piepildīt tavu ķermeni un katru čakru un katru tavu ķermeņa šūnu, piepildot tevi ar vieglumu, iekšēju brīvību un prieku. Un sajūtot šo pacelājošo enerģiju, tu izdzirdi pati savu balsi, kas skan no tavas iekšienes. Es drīkstu justies labi, es drīkstu būt laimīga, es pieņemu prieku, es ļauju sev dzīvot ar vieglumu, es esmu cienīga justies piepildīta, brīva un laimīga, šeit un tagad. Šie pacelājošie vārdi ierakstās tavā apziņā un zemapziņā tagad, tavā fiziskajā ķermenī, tavā enerģijas laukā. Tu to zini savā prātā, un tu to jūti šūnu līmenī visā savā ķermenī. Baudi šo sajūtu, sazemēta, pārliecināta, pacelājoša sajūta. Un tu pamani, ka tavā virzienā nāk vēl viens stāvs. Zeltaini, balti mirdzošā gaismā. Un tu jūti un zini. Tā ir dieviete Sofija, pirmatnīgā sievišķā enerģija, intuitīvās gudrības, beznosacījuma pieņemšanas un radīšanas dieviete. Tu skaties un sajūti, kā dievietes Sofijas gaisma sāk piepildīt tavu ķermeni, katru tavu čakru, katru tavu ķermeņa šūnu, piepildot tevi ar viedumu un iekšēju miera sajūtu, līdzsvarojot un aktivizējot sievišķo enerģiju, aktivizējot mīlestības spēku un atļauju vienkārši būt tev pašai. Tu jūti šo mierīgo kā jūra enerģiju, un tu sadzirdi savu balsi, kas skan no tavas iekšienes, no tavas pirmatnības. Es ļauju sev baudīt bez nosacījumu un bez paskaidrojumiem. Es pieņemu savu spēku. Es neesmu vāja, kad ļaujos,
Kā zieds es atveros veselīgām, atbalstošām un piepildītām attiecībām, harmoniskai ģimenes dzīvei, veiksmīgam biznesam, finansiālai un materiālai pārticībai. Šie spēcīgie un bagātīgie vārdi ierakstās tavā apziņā un zemapziņā tagad. Tavā fiziskajā ķermenī, tavā enerģijas laukā, visos tavos ķermeņos. Un tu to zini savā prātā, un tu to jūti šūnu līmenī visā savā ķermenī. Un esi tagad šajās sajūtās, baudi šo skaisto un spēcinošo transformācijas mirkli. Visas šīs enerģijas, visas šīs gaismas būtnes, ko ir tevī atmodinājušas. Drīksti priecāties, tu drīksti pieņemt labo. Tava nervu sistēma tevi atbalsta. Un pēkšņi aizmugurē tu izdzirdi klusus aplausus un gavilis, kas pamazām kļūst skaļāki un skaļāki, un pat neatskatoties, tu zini, tā ir tava dzimta. Visi tie, kas ir nākuši pirms tevis, un tu dzirdi savus senčus sakām. Mēs svinam tevi. Tu drīksti pieņemt, tu drīksti būt brīva, tu drīksti dzīvot viegli. Tu esi gaismas nesēja mūsu vārdā. Tu lauz to, ko mēs nespējām, un savā pateicībā mēs dodam tev savu svētību. Atceries, tu godini mūs visvairāk, dzīvojot greznu, piepildītu, mīlestības un pārticības pilnu dzīvi. Tu redzi, kā viņi priecājas, puķes met gaisā aplausi un dziesmas, un tu jūti, kā tevī ieplūst viņu atbalsts un svētība. Un tagad, kad tu esi piepildījusies ar visām šīm enerģijām un sajutusi savas dzimtes atbalstu, lēnām sāc atgriezties šajā brīdī, šeit un tagad. Sajūti savu elpu, ieelpu un izelpu. Nedaudz pakustini roku pirkstus, kāju pirkstus. Izstaipi rokas un kājas. Apskauj sevi, pasmaidi un lēnām atver acis. Tagad tu esi gatava ļaut labajam ienākt savā dzīvē. Un atceries, vienreiz noklausīties šo meditāciju ir forši, bet pamēģini to darīt regulāri, lai šī sajūta kļūst par tavu jauno normu.